PS2 ir viena no grūtākajām e-sporta spēlēm pasaulē. Un es jau redzu Fortnite, kas teiks, nē, tu vispār esi mēģinājis bildot, vai MOBA spēlētājs, kas teiks, League of Legends vai Dota 2 ir grūtākā spēle pasaulē. Bet, hear me out. Esmu spēlējis vairākas spēles top 5 līdz top 100 rankos pasaulē. Es CS spēlēju jau 2 gadus. Esmu level 10, 2550 elo ir mans pīks. Un es joprojām esmu pilnīgi useless bots. Un šis ir mans stāsts par CS2. Pirmā ideja bija uztaisīt skaistu, estētisku CS2 kanālu, kur es parādu skatītājiem, kā es 2 gadu laikā tieku līdz 2500 vai 3K elo. Sāku filmēt, sāku spēlēt, un viss beidzās, teiksim tā, nepārāk skaisti. Atceries šīs spēles uzdevumu. Mēs neatbildam uz ļaunu ar ļaunu. Mēs maksimāli fokusējamies. Tev Džeks citi skrien. Under smoke down. Ej, nahuj, var vienu lodi galvā! Mēs neatbildam uz ļaunu ar ļaunu. Jā, pirmā ideja neizdevās, bet man ir jauna ideja. Pamēģināsim kaut ko citu. Šis YouTube kanāls principā būs challenge priekš manis un maybe contents priekš jums, ja jums tas šķitīs interesanti. Challenge būs 2 lietās vai 2 sfērās. Pirmā lieta – izveidot normālu vai pat labu CS2 latviešu komandu pasaules līmenī. Un otrā lieta ir pašam sasniegt 3K elo faceitā solo vai duo. Un dažkārt varbūt paspēlējot ar draugiem trio vai 4, bet vairums gadījumos solo vai duo. Tieši šis video būs par manu faceit grindu un par challenge, ko esmu sev uzlicis, tikt līdz 3K elo. Chapter 1. Neizpratne. Cik dīvaina un nesaprotama spēle man šobrīd liekas Counter-Strike 2. 2 gadus atpakaļ, kad es sāku spēlēt CS, es sāku no 5. līmeņa. Es nezināju, kas ir streifi, es nezināju, kā pareizi kustēties, es nezināju, kā turēt anglus tālāk no sienas vai tuvāk no sienas. Es neko pilnībā nezināju. Sāku no level 5 vai no level 6 un lēnām sāku spēlēt, grindot, tiku uz level 8, dažkārt nokritos atpakaļ uz level 5, tad atkal level 9, tad atkal level 5. Bet pa pusgadu šādi spēlējot, neko baigi nedomājot par herciem, nedomājot par kā ir pareizi jāpīko vai nepareizi jāpīko, vienkārši spēlējot for fun, kaut kādā veidā es tiku līdz 2400 elo. Nedomājot, brainlessly spēlējot for fun. Kaut kādā brīdī es sāku skatīties un mācīties spēli ar domu, ka es gribu kļūt labāks. Sāku mācīties un saprast, kas ir streifi, kā ir jāapstājas tieši pirms izšaušanas, kā ir jātur leņķi, kuri leņķi ir labāki, kuri leņķi ir sliktāki, off-angli, dažādas lietas, par kurām agrāk es pat nebiju domājis. Sākot mācīties spēli un pievēršot uzmanības šādiem mikroelementiem, es sāku spēlēt sliktāk, jo principā šobrīd mans labākais pīks Counter-Strike'ā pa 2 gadiem ir fucking gadu ar pusi atpakaļ, kad es nospēlēju ar 18, 19 un dažkārt pat 20 average killiem per game, tiekot līdz 2400 elo. Un brīdī, kad es sāku uztvert spēli nopietnāk un mācīties spēli, principā tas notika tad, kad es sāku veidot komandu un kad es sāku domāt, ka bet man ir jāzina vairāk par šo spēli, man ir jāpievērš vairāk uzmanību, man pašam ir jātiek lielākā elo un man ir jāsaprot spēle. Tajā brīdī man personīgi pazuda spēle. Sākot mācīties mikro un makro lietas par spēli, abonējot warm-up serverus, kur es varu spēlēt neskaitāmas stundas pret pro spēlētājiem deadmatchu, es sāku spēlēt sliktāk. Un šeit man parādās jautājums, vai tas ir iespējams, ka Counter-Strike'ā mēs visi nedaudz overtinkojam. Ir tak jāspēlē agresīvi, ir jāpīko pretinieks pirmais, nedrīkst ļaut pretiniekam izpīkot mani, ir jāskrien viņiem virsū un jāšauj viņi nost, viņi visi ir boti. Vajag slow palikni. Varbūt vajag fast palikni, es nezinu. Varbūt vispār vajag stikla palikni, jāpadomā par stikla palikni. Varbūt pelīti ir jāmaina, varbūt šitai pelē kaut kas ar sensoru nav tā. Varbūt jāuzliek ir pelītei gripi jānopērk, tas varētu palīdzēt. Varbūt vecā pele, es tik labi spēlēju ar savu veco peli, nafig es vispār pirku jaunu peli. Es varu derēt, ka katrs 3. Counter-Strike spēlētājs par šīm lietām domā un domā daudz, bet visticamāk realitāte ir tāda, ka spēle ir jāspēlē uz sajūtām, uz
pašsajūta. Protams, movementam ir jābūt atstrādātam, ir jāzina visādi tips and tricks, ir jāizprot spēle, bet beigās ir jātiek flow state'ā, ir jātiek stāvoklī, kur tu vairs nedomā par spēli, kur spēle liekas pašsaprotama, kur katra tava darbība notiek automātiski, bet nes kāpēc katra tava darbība ir pareiza. Esmu daudz domājis un mēģinājis salīdzināt Counter-Strike ar spēlēm, kuras tiešām esmu labs, bet beigās es saprotu, ka dažas lietas salīdzināt nevar. Kā piemērs, šaha spēlētājs, kurš ir masters, nekad no 100 spēlēm visticamāk nezaudēs low elo spēlētājiem. Savukārt, Counter-Strike'ā viens no labākajiem faceit spēlētājiem un aimeriem pasaulē var zaudēt 2400 elo spēlētājiem, un tā ir lieta, kas ir jāsaprot Counter-Strike'ā. Ja tu kā spēlētājs to nesaproti, manuprāt, noturēt veselu mentālo stāvokli nopietni grindojot šo spēli ir praktiski neiespējami. Chapter 3. Mentālais. Par šo var pastrīdēties, bet vairāku profesionālu spēlētāju viedoklis ir, ka Counter-Strike'ā mentālais ir vairāk nekā 50% no tavas spēles. Mentālais nav tikai spēja netiltot un nedusmoties. Mentālais ir arī tava konfidence. Ja tev ir konfidence, tu vari vinnēt raundus, kuri tev nav jāvinnē. Tu vari nošaut tādās situācijās, kur tev nebūtu jānošauj. Bet ja tavs mentālais nav stabils, ja tu dusmojies, ja tu domā par iepriekšējiem raundiem, par savu elo, par savām zaudēm, tad ir ļoti liela iespēja, ka sava mentālā stāvokļa dēļ tu zaudē elo, tu pieņem nepareizus lēmumus, tu pārāk daudz uzvelcies, tev pazūd fokus un spēle principā paliek neuzvarama, ja tev nepaveic un tevi kāds neizskarijo. Esmu diezgan pārliecināts, ka daudzi no jums, kas tagad šo klausās, ir bieži sev uzdevuši jautājumu, kāpēc es neaizgāju gulēt, kāpēc es turpināju spēlēt, kāpēc es nospēlēju vēl 5 spēles, ja es jau sen nefokusējos, man jau sen ir zaibal, un es pat negribu šo spēli spēlēt. Es šobrīd esmu pazaudējis 600 elo. Es esmu 600 elo zemāk nekā mans augstākais punkts Counter-Strike'ā. Vai 2500 elo ir tas elo, kur es domāju, ka man būtu jābūt? Visnotaļ nē. Varbūt man pietrūks skills, mehānika, spēles sapratne, bet varbūt mans mentālais ir pārāk vājš un es pārāk ātri ļaujos dusmām, kas savukārt noved spēles pie zaudējumiem, jo es nevaru izkarjot, kad es vienkārši degu. Kā piemēram, savā pēdējā spēlē es dzirdu, kā sieviešu balsī man saka: uzmet lūdzu smoku midā, es nometīšu tavu smoku, viss būs chill. Can you do insta-smoke orange? I'll drop you. Ko es sāku domāt savā galvā? Tāpēc, ka esmu tilted, tāpēc, ka es jau spēlēju 7. spēli pēc kārtas, kuras sūkāju un neko nevaru izdarīt. Ja es tagad nekirījošu, ja man būs slikta spēle, tad ir pa vienu spēlētāju mazāk, kurš varēs izkarījot man šo spēli, lai es dabūnu elo. Un tas ir fucking toxic mindsets. Un ar šādu mentālo, kas tad notiek ar mani pirmajā raundā? Es skrienu, nomisoju ļoti svarīgu moļiku. Tālāk, es dzirdu, ka skrien rampā, saucu palīdzību jau pilnīgā panikā, kaut arī es zinu, ka viņiem ir pistoles. Ramp, help. Es svingoju, es neapstājos, es pašauju kā pilnīgākais bombzis. Principā gandrīz zaudēju mums raundu, uz haļavu izdzīvoju un beigās dabūnu tiešām kaut kādu haļavas flika headshotu rampā. Bet tas rauns bija trash, jo es galvā esmu trash. Un beigās es visu spēli vairāk fokusēju uz to, kā pretiniekiem ir paveicies, cik ļoti lucky šotus viņi man liek galvā, un pilnībā aizmirsu domāt par to, par ko būtu jādomā. Kādu pozīciju tu spēlēsi, kā tu gribi nospēlēt raundu, kā tu gribi mēģināt apspēlēt spēlētāju, un ko tu vispār plāno darīt raunda sākumā. Līdz ar to savu lielo losing streaku es šobrīd vainošu uz savu mentālo. Un nākamajā video mēs parunāsim par to, kā uzlabot mentālo, ko es daru, lai uzlabotu savu mentālo, un paskatīšos, vai uzlabojot savu mentālo, man beidzot sāks augt atpakaļ elo. Bet ja tev šobrīd ir losing streaks, tad man tev ir ļoti labas ziņas, jo man tev ir stilīgs giveaways un viens foršs kodiņš no Olīve. Šis te ir Artisan FX99 soft paliknis. Tas ir kontrola paliknis, un viņš ir speciāli ražots priekš Valoranta un Counter-Strike spēlētājiem. Tāpēc domāju, ka tev šis paliknis ļoti varētu patikt. Ja tu vēlies laimēt šo palikni, ieraksti šeit YouTube komentāros
ko tu dari, lai resetotu savu mindsetu, kad esi galīgā tiltā losing streakā, vai arī kādus treniņus tu taisi Counter-Strike'ā, kas tev palīdz kļūt labākam un tavam elo iet uz augšu. Un, ja tu gribi pacelt naudu skatoties CS2 Majoru, man jums ir 4 kodi no Oli. Katrs kods 10 eiro freebets par 10 eiro defu. 4 kodi katram Major stage'am. Un, protams, esmu sagatavojis jums arī skinu izlozi. Reģistrējies SkinRave.gg ar kodu HYPROD. Reģistrācijas links būs šī video aprakstā. Obligāti jāreģistrējas ir caur šo linku. Tev nekas nav jādepo, vienkārši pievienojies viņu Discord kanālam, būs kaut kur šeit. Un viens no jums, kurš izmanto kodu HYPROD, laimēs šo skinu. Jā, visu esmu pateicis. Tiekamies nākamajā video.